Čau visiem! Čau visiem jaunā sērijā. Tā jau ir, šitā būs jau 3. Jau mēs esam tagad 4. atbraukuši. Mēs vakar arī māku savedām. Un šodien mēs jau rokam un zaļējām saknes, lai viņu vienkārši var izcelt. Bez reku mēs šitādu lāpstiņu nopirkām. Tādu cool lāpstiņu nopirkām. Kaut kā, jā, mēs tagad tur rokam lielu bedri, lai viņu varētu izcelt. Un tā tālāk mēs arī raksim. Karočiātā, kaut kā. Kā tā. Nu, kā tā? Vai vēl viens? Jā, reku. Reku šito. Jā, tā kā redziet, šitāda te bedre, ja mēs rokam ar lāpstu un zāģiem. Jā, kroči, tad nākamajās kadros tad skatīsieties, kā būs iznākums. Visiem 2. kadrā, kur mēs labi pastrādājām tikko, izrakām to stulbo priedi. Izrakām līdz galam. Būs tagad jārok ciet, un tad jau vēl plānā šodien šito izrakt, un laikam tad jau taisīsies atpakaļ mājās. 4 dienas tādas ātrā strādāšana. Skatīsies, kā ar laiku būs, ja? Tā ļoti smuki izrakām to sūdu. Tagad nesīsim prom uz izgāstuvi, kā saka. Tagad tā uzreiz tā cool paskatīties. Good. Salīdzināt ar to, kas te bija, ka mēs vispār neko nebijām darījuši. Un tagad mēs esam tik daudz ko šajā placītī izdarījuši. Ka jā, tagad aiznesīsim, un tad tiekamies jau nākamajā katrā, kur mēs jau laikam to raksim. Labi. Sveiki visiem. Mēs esam sestdienas dienā. 5 štābiņā, atpūtsvietiņā, jā. Skan Jāņu līgo mūzika, jo tuvojas jau, būs pēc 2 dienas jau būs jau, jā. Ričards rakstīja tikko, ko darat. Tu arī būsi YouTube, jā, tagad, jā. Nu, mēs tagad daram, kā Ričards mums uzdeva tikko jautājumu tieši, ko daram. Tātad mēs mēģinājām to, bet, to mēs atstāsim tā kā saldējumā. Bet mēs rokam tagad šito te mēģinām izrakt. Un izzāģēt arī. Tagad saknītes arī, ja. Un tad arī to izraksim, izzāģēsim. Jā. Tad jau būs. Jā. Pa ceļam pamanījām daudz sēņotāju arī. Sēnītes lasa jau. Lietutiņš arī gadījās Vecmilgrāvī, ja? Lietus gadījās. Jā. Tad, nu jā, mums skan līgo dziesmas, un tad mēs tur arī strādājam. Šodien no instrumentiem mēs paņēmām lielo zāģi, lāpstu, protams, ar ko rakt. Grābekli, mazo zāģīti,
Un, jā, viss. Nu, cirvis arī man. Rekur tur, tur stāv. Jā. Jā, šitāds cirvītis. Jā, kaut kā tā. Labi, tad mēs nākamajā kadrā parādīsim, kā mums iet. Tā, nu jā, sveiki, jā. Nu, mēs cīnamies ar šo koku. Nu, redz, pastamies, kā mums te iet ar to koku. Nu, smagi. Bet, nu, gandrīz ārā ir. Jā. Jā. Tāda ļoti liels kalniņš tāds. Jā. Diezgan smagi iet. Kaut kas tur apakšā. Vai pamēģini tu kaut ko turēt. Izskatās pafāmā. Nu, tur viņš tad ir par samuļu. Stahuīgi. Labi. Kaut kas vēl tur, ne? Nav. Viņš tā būtu ārā. Kas tur īsti ir? Nu, bet kas tur ir? Nu? Skaties, kā kāda čūska. Nē, nu tur jau nedzīvo čūskas. Nu jā. Mēs varam līdz ūdenim tā aizrakties. Cik viņš tālu iet, tas sakne. Kāds sūda koks. Vēl biku palika, jā. Kaut kas vēl piet. Kaut kas tur vēl. Kaut kāds sūds vēl tur ir. Ne? Reiku es sapratu, kas. Rekur tur vajag. Rekur. Pastīties kāda kaudzē. Cīnamies, jā, cīnamies. Līgu. Man vajag to zāģi, kur tas zāģis? Mazais. Es mazo ņemšu. Rekur ir lielais un cirvis un viss kaut kāds. Tur tālumā vilciens brauc kaut kur tālumā. Nozāģēju. Mēģinu tagad. Tur varbūt vēl kāds pēdējais. Blin! Kas tur ir? Viņš ļoti tā... Interesants. Viņš kaut kādā āķa vēl stāv. Un tāpēc es viņu mēģinu izkustināt. Āķi, lai viņš izkustinās. Lai viņš Es ielikšu kaut kur te, lai mēs varam rādīt, Jā. kā mums te. Paga. Es paskatīšos, kā var. Varētu. Pagazin kā, tā labā vieta.
kur mums bija. Mierīgi skatītāji, ja? Un mēs nevaram vienu priedi tik galā. Vai ne? Nākat palīgā. Jā. Varbūt tiksim galā. Jums palīdzi. Vajag vēl rāk. Nē, šitā. Rekord, paskatieties uz šito, kas jums to parādīšu. Nu, ar to... Paskatieties uz šito kaudzi, ja? Paskatieties uz šito kaudzi. Un paskatieties uz šito kaudzi. Salīdzināt, kura ir... lielāka. Diezgan... Jā. Jā, es jums tagad parādīšu visu kopskatu, jā. Jā. Šitā būs tā telts vieta. Un mēs to priedi mēģinām. Re, kur šitais ir tas kadrs, kur mēs jau esam pārkuši šito jau koku. Un jau pirmās saknes iet uz tā. Un jā, mēs tikko ar Ričardu sazinājāmies. Ričards arī mūs ļoti skatās, cik es saprotu, ja? Kā viņš teica, gaida šo video. Nu, tad pēc Jāņiem būs arī mūs sagaidījis. Jo tagad mums ir šitais ir 21. jūnijas un pēc jā, pēc Līgo Jāņi. Jā, būs. Tad jau viss apsūtīsies. Tā kā mēs jau, jā, un tad mums ir brīvs, un tad mēs pēc Jāņiem atkal tā kā pastrādāsim. Būs vēl kadri, un pēc tam mēs šo video liksim eksploatācijā. Svētki būs, atkal svētki būs. Kur mūziciņi skan, ja? Kaut kā tā. Kur mēs jau salīdzinājām šito vietu, lai neredz, ka mēs te vispār rakuši būtu kaut ko, ja? Strādājam. Ražīgi strādājam tā. Un mums tā lietus arī nebija vēl. Jā. Līgojam jau. Ieskandinam, ja. Jā. Un strādājam pie reizes. Rekur jau mums jaunais mūsu kalns. Tā kā jā. Kaut kā tā. Labi, tad nākamajā kadrā jau būs, kur mēs sāksim, jau mums būs grūtākais periods gan jau. Čau visiem, tas koks ir nenormāli. Grūti viņu vispār izrakt. Viņš tur pilns ar saknēm. Viņš tur ļoti pilns un vēl kaut kādas kukaiņi atver. Un mēs izdomājām, ka viņš mums netraucē teltī, bet viņš tā nesmuki izskatās. Varbūt viņu kaut kā varētu nopirkt kaut kādus rotājumus un viņu vienkārši kaut kā izrotāt, lai nemētājas tik nesmuki tas koks. Ten tā vienkārši šitajā pleķī, lai viņš tik nesmuki izskatās, jā. Un lai viņš tā nesmuki neizskatītos, varētu kaut kā viņu izrotāt, ne? Ja jums ir kādas idejas, tad iedot. Jā, uzrakstīt man varat.
kaut ko es varu izdomāt, kur jums varu uzrakstīt. Jo man kaut kā komentārus neatļauj uzlikt YouTube. Labi, es TikTokā varēsiet uzrakstīt savas idejas, ko tur varētu šim te kociņam, kā viņu te varētu izrotāt, kaut kāds rūķišs vai nezinu, kaut ko, kā viņu varētu, lai viņš būtu smuks, lai viņš tā kā tajā pleķī, nebūtu tāds lieks, ja? Kaut kā viņu varētu izrotāt, ne? Vai ne? Nu jā, mēs varbūt šito pleķīsti vēl sakopsim, pielīdzināsim, ja? Un tad jau mēs te varēsim taisīt telti, bet jāizdomā, kā mēs viņu varētu izrotāt, jo mēs vispār viņu nekā nevaram dabūt ārā. Ja? Tā kā tāda situācija mums ir, jā, tad šito mēs izkopsim, tā smuki, lai te būtu. Un tad ķersimies jau pie ceļa darbiem, visticamāk. Un pašās beigās jau sakopsim ugunskura vietu labāk, lai ir, lai drošāk kurināt. Kā jā, tāda situācija. Čau visiem! Eko es te jau visu tā kā salīdzināju, izgrābu. Un šitā arī būs tā kā gala rezultāts. Būs gala rezultāts šitāds telts vietai. Te būs plēvi, mēs uzklāsim, lai nav jāsteigā pa to melnzemi. Jā, uzklāsim plēvi. Tikai to koku vajadzētu izrotāt ar kaut ko, viņš besīja ārā savādāk, jo šeienei jau viņš. Jā, un tad nākamajā, laikam, taisīsim arī nākamo sēriju, 4. tā jau būs. Šitā ir 3. sērija, ko mēs tagad filmējam. Taisīsim ceļu smuku, visu ceļu smuku. Sāksim jaunu, arī tā kā sezonu, ja? Jā. Sezonu sāksim jaunu par ceļu. Viena sezona bija par telti, pa pamata ceļa veidošanu un pa telts vietas būvni, tā kā sakopšanu, ja? Būvniecību. Jā. Un tagad būs vienkārši pa ceļu tikai, un kad pabeigsim visu ceļu, tad būs par ugunskuru, kā mēs te vedīsim akmeņus. Un, viņš biku varbūt jāpaplašina, lai būtu drošāks. Jo, ziniet, kā šitais mešiņš baigi. Jā, savs aizdegsies, negribas, lai aizdegas mešs kaut kā, jā. Kā tā iet, jā. Līgo dziesmu savu skan. Un skaidrojas mums arī laiks. Lēnām skaidrojās, jau kāda saulīte sāk līst ārā, ja? Kādam līst, kādam saulīt. Jā, Ričardam, piemēram, līst, ja? Ričardam līst. Jā. Tā kā. Labi, šitam kaut vēl būs biku jāpiegrāb šitajās tur vietiņās, ja? Bet tā ir normāli, okei. Gan jau, kad cels to telti, gāzīs viņu šitā te, un tad cels, jo mēs neaizsniegsim viņu. Šitais man darbā skan. Jā, man arī viņa patīk tā dziesma. Aiziesim līdz galam. Te biku aizdarsies tas ceļš, jā. Kamēr mēs te neesam viņu grābuši. Nav laika vienkārši, jo mums visi citi darbi, jā, un nav laika, kad viņu sagrābt. Un tad pēc jāņem mēs te rokās vairs to ceļu. Mēģināsim, un tās kaudzes ar kaut kad būs jau jānes prom. Viņas jau te nevar visu laiku tā stāvēt. Šitie koki ar besī vienkārši ceļa vidū stāv. Jā, te tāds jau beidzas tas ceļš, ko mēs esam jau pamatceļu uztaisījām, bet te jau beidzas tas pamatceļš. Un tu tālāk būs. Kur zāle vispār, te būs viņu ar šķērēm, jāpagriež no viņu te maz, jāizrauj varbūt ar visām saknēm. Kāda mūsu šātka? Jā, pamodām. Stulbene, bleģi. Jā. Tad šitam tās mīzes varēs ugunskuram izmantot iekurti. Jā. Mēs līdz šitai te vietiņai taisīsim ceļu, līdz šitai vietiņai. Tur tālāk netaisīsim, lai citi cilvēki neredz, ka te ir laba vietiņa, kur patusēt.
negribas, lai te apmeklē daudz cilvēku. Kā tā, jā. Nu, tur tālāk mūsu tā vietiņa, kā jau jūs redzat, varbūt vai neredzat. Jā, kaut kā tā. Nu jā, rekuru līdz turienai mēs taisīsim. Tur netaisīsim tālāk, lai neredz kāda mums te vietiņa. Ja kāds cilvēks es un ieraudzīs, tad sāks te apmeklētāji mums tusinieki te mēslot un es kaut ko, ja te redzēs, ka laba vietiņa atrodas. Tā kā jā. Cool. Cool. Šitā mums iet. Kopumā. Un mums ir Kristapa doma kaut kur pie šitiem kokiem pielikt Latvijas karogu. Tādu vidēju lielumu. Lai redz, ka mēs esam tādi latvieši patrioti vai kā nosaukt. Nu, jā. Kā parasti ir tādās vietiņās kaut kā Latvijas karoga. Un kaut kādu plāksnīti ar varbūt tās vēlāk ar šī stābiņa nosaukumu. Jā. Nu, vietas nosaukumu, piemēram, šito vietiņu nosaukt Stirnas vai Priedaina kaut kā. Jo te ir daudz priedas, tad varētu būt Priedaina. Jā. Kā tā? Jā, šitad mēs neko nedarīsim, tāpēc, lai te paliek zaļš. Un tad jā. Cool. Un saulītei parādījās. Apsveicam. Dieniņa uzreiz uzlabojās uz vakarpusi. Jā. Ķieģeļus mēs arī nākamreiz atvedīsim. Jā, atradīsim. Un tad es domāju, nāks tuvāk varam arī to plēvi uzlikt. Jā. Šitam te. Jā, izmēģināt. Jau telts mums būs 27. jāatnāks no 220 LV. Jā. Malku arī mēs esam saveduši. Nu, labi, man vēl pagrabā ir to arī atvedīt. Ar laiku, vēl jau laiks ir. Tā kā jā. Jau lēnām iet uz beigām darbiņi. Bet ir ceļš vēl palicis un jāpastiprina ugunskura vieta, lai labāk ir. Kā. Līgo. Jā. Un es domāju, ka mums būs pikniks tā sodu sveicis, mēs liksim 2 pie telts un 1 tur šiten kaut kur, nu, tur būs mangals un tur būs ugunskurs, lai ir tā forša. Un mūzika, jā, protams, būs arī piknikā. Good tā, good. Man patīk šī vieta. Jā. Ar laiku būs laba piknika vieta. Jā. Visiem. Mēs tagad braucam pakaļ teltī lielai. Tas ir 3. sērijas turpinājums. Jā, karoči, mums te... Nu jā, mums te ir... Par mums te ieņerdz. Jā, karoči, mums te ieņerdz. Un, jā. Un tad nākamie kadri jau ārā centrāli tirgu. Pastāstīšu kaut ko vairāk, tagad ne, lai vienkārši parunāt. Čau visiem, mēs jau esam tuvu pie 220 LV. Izņemsim to telti lielo. Un tad jau vedīsim mājās. Un mums būs jau telts. Priekš mūsu atpūtas vietas. Kā te jātek pāri, vai ne? Tiksim. Jā, karoči, mēs tagad ejam. Jā, ejam mēs tagad. Un izņemsim telti. Un vedīsim prom uz Atsmogrāvu. Vedīsim. Tā kā jā. Ar šo arī, ar to, ka mēs nopirkām telti, arī būs beigusies
sērija par telts vietiņu. Vai ne? Jā, tieši pareizi. Nekur tā manēža.